īsi komentiņi, ko mēs te īsti redzam. Tā, nu šeit mēs šķirojam masveida atradumus. Viņus laukumā ņem pa tādiem lielākiem kvadrātiem 2x2, pēc tam attīra un tad šķiro un uzskaita. Te, piemēram, ir keramikas lauskas, te ir smuka poda maliņa un apmestā keramika. Tas ir, ka uztājas podu un pēc tam ar tādu šķidrāku mālu viņu apsmērē un tad rodas tāds zīslojums virsmiņā. Kas mums te vēl ir? Nu, te ir tāds nodrupis, bet bija viens arī vēlajā dzelzs laikmetā no tādiem rotājuma veidiem, kā ar tādiem pirkstiņiem iespieda bedrītes vai pilnīgi ieknieba. Bet nu, šī tāda neizteikti, tur būtu jāpameklē jums kaut kas labāks, ko parādīt, kas mums te vēl ir. Jā. Un tad jau 10. 11. gadsimta mijā te tā kā ieviesās podnieka ripa, un tad ar šo laiku parādās ripas keramikas podi. Viņus tā viegli atšķirt, teiksim, pēc šīm paralēlajām līnijām. Arī jau pilnīgi cita poda forma, bet šoreiz tāds neveiksmīgs kvadrāts, te nav tādi tipiskākie, ko jums parādīt. Te ir viena no izplatītākajām gludās lauskas dzelzs laikmetā. Vienkārši uztais podu nogludina ar rokām bez nekādas tādas papildus īpašas apdares. Kas mums te vēl ir? Kauli, zivju kauliņi, apmetumi. Teiksim, ka baļķu starpas varēja ar mālu aizpildīt vai krāsni, teiksim, aizpildīt. Te ir māla sakusumi lielā temperatūrā, viņi sakūst, jau paliek tāda pārstiklojusies virsma. Sanlietas, bronzas un dzels mēs ņemam atsevišķi, kur šobrīd laikam tiek rakstīta zīmīte. Tur pilnīgi precīzi tiek piefiksēta vieta laukumā ar precīzām koordinātēm. Reku var parādīt spirāli gradzentiņu meitenei rokā.